filmas skaņu režisors, Barikāžu laika skaņu operators Normans Dēnāts. Un šīs filmas otrs operators Aivars Rempels. Šeit nav klāt daži cilvēki, kuri arī ļoti intensīvi strādājuši pie šīs filmas. Tas ir mans dēls Viestards Vidiņš, kurš ir šīs filmas scenārija autors un montāžas režisors. Bet viņš jau ir atgriezies Lēvenes universitātē uz mācībām, un tā kā viņam šodien sākās lekcijas, tā kā viņam tur bija. Un vēl šeit nav Juta Brauna, kura veids to pēdējo bildes visu, var teikt, noformēšanu, saviešanu, jo, kā jūs zināt, ka Barikāžu laikā praktiski ļoti maz filmēts ar profesionālo tehniku. Un pamatā lielākā daļa materiāla viss ir filmēti ar dažādām amatieru kamerām. Un Juta bija tā, kas uzņēmās to nepateicīgo darbu, mēģināt to visu kaut kur pierast tā, lai mēs varētu uz ekrāna kaut ko ieraudzīt. Tas ir tā ļoti īsi. Es esmu ļoti pateicīgs Mārtiņam, ka neņemot vērā to, ka viņam bija liela jubileja, viņam bija koncerti, un viņš tomēr atrada laiku strādāt pie šīs filmas. Tā kā Mārtiņa vai es tev tomēr pārāk nenogurdināju par tādām būtiskākām lietām, kas jādara vēl ar jubileju saistītām. Nē, nogurumi nekādi tādā ziņā nav, jo mēs jau 100 gadus atpakaļ esam sākuši kopā strādāt. Ir ļoti labas, interesants filmas ir bijusi par Roņu. Es esmu iepazīstis, pateicoties ziņu, es esmu iepazīstis brīnišķīgo Broņislavu Markaševu. Es manamiem nonīgīgi zevi krāju internetu, ikdienas mums man atsūta ceļos. Citā jauka, kas gribās, kas rakstīt, viņi klāt, kas nesarāk rakstīšana. Jā, tā kā zinu, kā nav pirmā reize šeit, ka man kaut kādā vīzi man ir kāda sajūta, un pilnīgi nekā. Kāpēc nekā? Tāpēc, ka es praktu līdās naktis. Pats esmu kaut kāds biedājis ar 5 no rīta. Un pēc esmu to nervu, kas tur bija, visu to vajag to nervu. Viņš ir tāds paskats, tad filmā paskatties. Zibars gribēja tikai beigās kalkulējas pārlieku un tā. Bet mēs to nervam atradām vietu. Es pilnīgi attieksmi nekādu. Tiek man jau var pateikt, bet kādā ļoti pozitīva līnija. Vēl kaut. Paldies. Lieta ir tāda, ka faktiski mēs neviens neesam uz ekrāna kopā šo filmu redzējuši, tā kā viņi ir kādā, tā kā arī mēs visi pirmo reizi šovakar skatīsimies. Un tad arī varēsim spiest un rētēt. Ja ir kāda vēlēšanās, es domāju, šeit arī zālē atrodās tie cilvēki, kuri filmā vairāk vai mazāk parādās izvērsti, jā, uz ekrāna, jo ir vairākas filmātāts, vairākas līnijas. Un tad man jāsaka atkal savukārt, meklējot šos cilvēkus, kurus mēs intervējām uz barikādēm pirms 20 gadiem, atsaucās ļoti daudz cilvēku. Un tika ļoti daudz filmēti par visu Latviju. Gada garumā, var teikt. Jā, un kā jūs paši saprotiet, tad filma ir filma. Un filmā var ievietot tikai nedaudz, tā kā filmā ir tā izvērstāk, ir četras ģimenes, jā, 4 barikāžu dalībnieki. Jā. Bet materiāls ir atkal iekrājies ļoti liels. Un tā kā es domāju, tas darbs turpināsies arī pēc kaut kādiem gadiem par šo te. Tā kā paldies jums un skatīsimies. Un, ja kādam ir vēlēšanās, vēl padiskutēt, parunāt, pastāstīt savas emocijas, savas viedokļus, tad tur apaļajā zaļajā zālītē augšā pēc filmas mēs tur varam arī parunāties. Tā kā lūdzu, jā, jums brīvi izvēle. Paldies jums, un es ceru uz tikšanos, un ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo šeit mēs priekšā vairs, jūsu priekšā šajā zālē neiznāks. Tā kā pēc tam uz balkona stāv. Ja? Paldies!